Tā labadiena, puiši, meitenes, atkal jauni video, klausaties. Vakar pieķēros klāt šādai. Rakstīts debesu valstība. Biju skatījies, biju redzējis cilvēku, kas sludinājas kanceles šajā debesu valstībā. Nosauksim draudze vai kanāls. Biju redzējis, ka pie viņiem brauc šitāds te vai viesojās Barta. Ļoti daudz, kas man jums jāstāsta, tur kājas aug. Garš dziļš stāsts, bet es vakar šitos paskatījos un gribu nelielu īso video uztaisīt un skatāties. Paskatīsimies mazliet. Что во время этой конференции вы получили свободу. Tā, redziet, es vakarā vēlu naktī skatījos, tur bija 2 stundas 24 minūtes jāskatās. Bet lēnām ķersimies tam visam kaut kā klāt, bet gribu parādīt šodien, jā. Nezinu, reko mani bībeli un ātri izlasīsim. Visu laiku es šitos visus, ko es te ķidāju internetā, lieku kopā ar Dieva vārdu. Paskatieties. Pāvila vēstule Timotejam. Es tagad citīgi studēju. Jā. 2 Timoteja vēstules ir. Pirmajai ir 6 nodaļas, otrajai 4. Redziet, kā es dzenu galvā iekšā. Es dzenu sev iekšā galvā Dieva vārdu. Kādas nodaļas, kam rakstīts, cik tur, kas tur viss, jā. Pirmais jau to informāciju, un tad es eju cauri, un redziet, sasvītrots, izsvītrots, studēju šobrīd ļoti Timoteja vēstules, jo es saprotu, ka Timoteja vēstules ir tagad tā vajadzīgas, tāpēc, ka tās ir par mūsdienām, par mūsu laikiem. Skatieties, tātad 1. Timotejam 4. Un reko rakstīts, lūdzu, daži atkritīs maldu mācībās. Un paklausieties, Gars saka skaidri, ka vēlākos laikos, un vēlāko laiki ir, pēc tam, kad tas tika uzrakstīts. Mēs esam, šie raksti jau ir uzrakstīti, un mēs dzīvojam pēc tā, tad mēs esam vēlākos laikos, runā par mums. Daži atkritīs, tur nav teikts, ka viens. Jā, nav teikts, ka viens. Vēl mēs nezinām to daži ar oriģinālu valodā, jo varbūt zem tā vārda. Paši saprotiet, ka Bībele ir pārtulkota latviski un jo tālāk no oriģināla valodas, jo visādas kļūdas. Bet redzam, ka tas nebūs viens, bet daži, lai neteiktu, ka vairāki, jo šobrīd apkārt mēs redzam, ka visi riņķī visi atkrīt no ticības. Tātad no bībeliskās, pareizās, tā laika apustuļu mācības, no tā visa smeķa, kad apustuļi bija dzīvi, kad staigāja, ka mācīja visu, kā tad notika, tāda tipa, tāda veida, tāds gars, kad tur valdīja, Un kas notiksies? Pievērsīsies maldu gariem, tātad ātri izķidājam, tātad eksistē maldu gari. Protams, sātanam ir armija, dēmoni, un maldu gari nāks pie vīriešiem, sievietēm, pie cilvēkiem, pie šiem dažiem, un darīs visu, lai aizvilktu projām. Un mēs redzam, ka šie cilvēki būs, kas paklausīs, un ko pievērsīsies, tad paklausīs. Tad redziet, viss cik ir vienkārši. Kad būs cilvēki, ir maldu gari, cilvēkiem tas patiksies, viņi pieķersies un aiziet. Un kam vēl? Un dēmonu mācībām. Tāpēc, ka šie maldu visi gari, ir ļaunie gari dēmoni, un viņiem ir arī sava mācība. Jūs saprotiet? Lai tikai dabūtu ticīgos projām no Bībeles, no Dieva vārda patiesības. Viņiem ir sava mācība. Un tā tad mēs redzam, ka pievērsīsies maldu gariem un dēmonu mācībām. Lūk, ko izplatīs, un Dievs tos cilvēkus, labi, akal, vai ne? Varbūt tur varētu teikt savādāk, bet, ja Dievs tā ir teicis, noraksturojis, tad lasam, ka to visu izplata kas? Ka tie ir liekulīgi meļi, kuru sirdsapziņā iededzināta zīme. Lūk. Tad, un es mazliet uzlikšu, paskatieties, kas notiek šeit. Un ātri vēl pateikšu, pirms es uzlieku. Kas
visu mūsdienu kristietību vieno, es jums varu pateikt, kas vieno. Miesa, miesīgums, miesīgās izpausmes, un es jums saku, kā es visiem saku mīļāko teicienu, hoķ nositiet mani. Hoķ nositiet mani. Nav Dieva gars tas. Cilvēki, tikko es teicu, maldu mācībām, maldu gariem, demonu šitam visam, ja? Paskatieties, kas tagad te ir. Es taisīšu vēl par viņiem video, es saprotu, ka te nav baigais sākums, ka es pēkšņi kaut kur ielecis vidū jums rādu, bet es vakar biju šokā, es tam veltīju tās 2 stundas, vai cik tās 20, pār pa 2 stundām veltīju. Skatieties, kas te notiek. Kāpēc es runāju par kaut kādu miesīgumu, par ko? Jo pie viņiem, cik es saprotu, ir atbraucis kaut kāds, varētu būt, ka tas ir, nezinu, Ukraiņu, no Ukrainas tas kāds tur Barta uzvārds vai kā bija, ja? Un skatieties, kas tur tiek ienests iekšā, un kā izdarības un izrīcības un visu, un tā, skatāmies, es tur parādīšu. Какую-то перемену. Если да, давайте вместе, только женщины поют. И... Tūlīt es jums parādīšu. О, давайте сделаем так. Сейчас мы будем петь девочки, окей? Ну, Жень. Tā. Tūlīt es jums parādīšu. Nu labi. Tur sākumā sludināšanas laikā bija tādas brīnuma lietas tika stāstītas, bet labi. Un šobrīd vairāk man interesē tas, kā viss nobeidzās. Nu skatieties. Apostols Pāvils uzlūdz apostuli Annu vai Mariju. Tad uz skatuves iznāk. Tad uz skatuves iznāk mums, kā tur bija tas shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Move it, move it, move it. Nu, redzi? Jā, Gospodь. Gospodь tiek viņa vārds izmantots. Visur Bībele saka, visur ir Gospodь, jo viņa vārdā to darīs. Viņš jau to zina un saka, jā, Gospodь. Neizklausās pēc koncerta. Jūs saprotiet, jo koncertos tā notiek, ja ne? Kad tur vieni uz skatuves zavaģilas un tie tur zālē tur skaļāk, gramče, davai, aplaģīravēt, davai. Un aiziet Rīgās konto hallē vai kur, kad atbrauc kādi tie mākslinieki, ja? Tie uz skatuves skačā un tie zālē davai, nu. Saprotiet, ja? Un tagad mēs esam nokļuvuši Jēzus Kristus draudzē. Возрадуйся в Господе еще раз. Я радуюсь. Ну, что бы ни случилось, я радуюсь. Ну, где бы я ни šel, я радуюсь. Vot šādi līdzīgi, kā šitas Džeks te tagad dara, tā līdzīgi es harizmātiskajā draudzē 90. gados rīkojos ar vēl trakākā, ja es esmu rakstījis video, es tur gāju pa gaisu, ja, un ļoti stipri līdzīgi. Nu, tāda diskotēka, kā tur, diskotēka 90. Un ziniet, ko Dievs tajā visā saka? Dievu neinteresē tas, kas notiek šeit. Es to zinu pēc rakstiem un pēc savas dzīves. Dievu interesē, kā mēs dzīvojam, ka mēs izejam no šejienes ārā. Jo es arī gāju uz šādām vietām, es arī lēkāju, es arī trakoju, es arī darīju visas šīs miesīgās lietas, bet Dievs taču saka savos rakstos, ka tas ir riebums viņam. Viņam ir riebums, tas viņam ir riebums.
Viņš gaida svētu dzīvi ikdienā, kad ir jāpieņem lēmumi. Ja? Kad ir jāpieņem lēmumi, kad ir jādzīvo svēta dzīve, kad pienāk kārdināšana, ka pienāk īstais brīdis, kad ir šī nav īstā kristīgā dzīve šeit palēkāt, patrakot mēs varam katrs, saprotiet? Jā, es tālāk nelikšu, bet... Jo, ko es vēl gribu ātri pateikt, tā kā attiecībā uz sevīm, kur Džeks tur trako lēkā. Ja paņemtu tā godīgi, tagad tā cilvēka, man patīk, uzlikšu pauzi. Ziniet ko, Paul Washers vienu dienu savā, es nobeigumā ātri pateikšu, Paul Washers vienu dienu savā dievkalpojumā pateica. Viņš teica, paņemiet 3 lietas no šiem cilvēkiem, paņemiet viņa, ieskatieties sociālos tīklos, ko viņš skatās un ko viņš tur, kā krievi saka, postjat. Paskatieties viņa datorā, paskatieties viņa telefonā. Ja? Kādas saites, kādi vārdi, kādas viss, jūs saprotiet, ja? Jo par cik es pats biju 30 vai cik 40 gadus pornogrāfijas atkarībā, ja? Tad visi mani telefoni, datori, visas manas ierīces bija pilnas, tie, kas māk ieiet kaut kādās tur arhīvos, memoriju vēsturēs. Ja tie būtu iegājuši, tad viņi būtu vienkārši redzējis, ka viss mans sociālais vien, kas varēja būt, bija viena parnuha. Un jautājums, es negāju uz harizmātisko draudzi, es šitā nelēkāju, es nebiju priekšā, es necēlu rokas, es neteicu, tur mans kungs, moj gaspoģi, man šitas, es visu šito darīju. Jo draudzes šī virzība, jeb šis, kas sākās no šī gana vai mācītāja, viss bija, mācītājs jeb kaut kāds gans vai kas nosauksim autors, ja, šis kungs, ir tā visa galva, un kur viņš un kā viņš ved, tā cilvēki dzīvo. Un šeit mēs atnākam un iztrakojamies un domājam, ka izrādamies Dievam, un tas ir forši un patīk un piesauc garu, un Dievs ir šeit, un gars ir šeit, un mēs esam īstie, un mēs esam pareizie, un te ir Jēzus, un te ir, karači, vsjo, jā, te viss ir. Nē, Dievs saka, tas viss, tik daudz rakstvietas par to liecina, ka man riebjās šīs visas jūsu izdarības, jo jūsu pēc tam, ka jūs izajiet no šīm telpām, jūsu dzīve nav ne izmainījusies, ne jūs izmainīti, ne jūs mainaties, ne jūs gribiet. Un vēl pēdējā tāds noslēgums, ziniet, ko es ar kaut kādu video taisīšu, man vienu dienu nāca atklāsme. Mēs visu laiku gribam no Dieva kaut ko. Mēs neviens negribam pašu Dievu. Mēs negribam Dievu. Mēs negribam. Es zinu pēc sevis un pēc citiem es to redzu. Mēs negribam Dievu. Tāda tendence ir, jā, bet es tagad beidzu video, bet gribu nobeigt uz to, kad es par to runāšu. Mēs negribam Dievu, mēs gribam no Dieva kaut ko. Mēs gribam to devēja, šīs lietas. Mēs gribam devēja lietas saņemt, šis egoistiskais, šis pasaulīgais vēl ir iekšā. Saprotiet domu, ka mēs varētu teikt tā, ziniet ko, varbūt Bībelē teikts labklājība, varbūt tas, varbūt šitas. Nevajag man to, Dievs, es atsakos. Nevajag, man vajag tevi. Man pietiek, kā Pāvils laikam teica, man neko vairāk nevajag par Dieva žēlastību. Ja ir žēlastība, tad man ir viss un būs viss.